23. gada matemātikas optimālā līmeņa eksāmens, un mēs šodien pildīsim pirmo daļu, pašus pirmos uzdevumus. Redzēsim, es centīšos, lai video nav ilgāks par 10 minūtēm. Un mēs sākam ar pirmo uzdevumu daļu reizinam ar 2 uzmanīgi, kad mēs daļu reizinam ar 2 vai ar jebkuru skaitli, ja? Mēs reizinam tikai skaitītāju, tikai augšu, jo x mīnus 1 pret x reizināt ar 2, tas ir reizināt ar 2 pirmām. Un reizinot mums ir x mīnus augša sareizinās ar augšu un apakšā ar apakšu. Jā, nu tad mums sanāk 2x mīnus 1 pret x. Tāda varianta nav, bet mēs varam atvērt iekavas, un tas būs 2x mīnus 2 pret x. Un tas ir B variants. Tālāk starpība ir vienāda ar. Tad, kad mēs daļas atņemam, tad mēs atņemam tikai skaitītājus, saucējs paliek. Tāpēc mums ir jāskatās, lai mums ir vienāds saucējs, jeb abām daļām ir kopsaucējs. Mums šajā gadījumā ir x plus 2 ir mūsu saucējs. Tad atņemsim 2x plus 5 mīnus x plus 1. Dalīt ar x plus 2. Šeit ir jābūt ļoti, ļoti uzmanīgi. Tāpēc, ka ļoti bieži gribās neņemt vērā iekavas un vienkārši uzrakstīt, ka tas ir mīnus x plus 1, bet tad ideja ir nepareiza. Tā ir nepareiza loģika, tas būs kļūdains rezultāts. Tātad atvērsim iekavas, kas mums sanāks. Mums būs 2x plus 5, atverot iekavas pirms kurām stāv mīnus zīmes, sanāk apgriežas zīmes pie katra locekļa, kas ir iekavās. Tad mums sanāk mīnus x mīnus 1, apakšā x plus 2, augšā 2x, xus ar xiem savalkam, 2x mīnus x tas ir x, 5 mīnus 1 tas ir 4, tātad plus 4, un apakšā x plus 2. Un tas ir atkal B variants. BB. Par augstu. Tālāk dots grafiks funkcijai, kur D no F tas ir definīcijas apgabals. Definīcijas apgabals, es atgādinu, tie ir visi tie skaitļi, kurus mēs varam likt x vietā. Šajā gadījumā mums ir visi skaitļi izņemot mīnus 3. Kāpēc mīnus 3 mēs likt nevaram? Tāpēc, ka ja mēs ieliksim mīnus 3 x vietā, mums būs mīnus 2 dalīt ar 0. Bet dalīt ar 0 mēs nedrīkstam. Ja? Līdz ar to mīnus 3 mēs paņemt nevaram. Aprēķini vai nosaki no grafika f mīnus 1. Iekavās mīnus 1, tas nozīmē x vietā mums ir jāliek mīnus 1. Mēs aprēķināsim analītiski un mēs nolasīsim no grafika. Aiziet f mīnus 1, tas ir mīnus 2, uzmanīgi x vietā liekam mīnus 1. Mīnus 1 plus 3 mīnus 1. Tas ir mīnus 2 dalīt ar mīnus 1 plus 3, tas ir 2 un mīnus 1. Mīnus 2 dalīt ar 2, tas ir mīnus 1, mīnus 1, mīnus 1, mīnus 2. Ja? Tad tas ir atbilde. Y ir mīnus 2, nu vai f no x ir mīnus 2, ja x ir mīnus 1. No grafika kā to nolasa? Paskatāmies, kur mums ir x mīnus 1 šeit. Nu tad funkcijas vērtība ir mīnus 2. Arī, ja? No grafika. Šeit ir mīnus 2. Tālāk, funkcijas vērtību kopa. Vērtību kopa. Kādas vērtības var pieņemt y? Ko var iegūt, ieliekot kaut kādus x vērtības? Vai ir kāds skaitlis, ko mēs iegūt nevaram? Un to skaitli īstenībā ir ļoti viegli nolasīt no grafika. Ja? Šeit ir mūsu asimptota. Pie mīnus 1, ja jūs paskatīsieties, es izdzēsīšu, un tad jūs redzēsiet labāk. Mīnus 1 funkcija nesasniedz nekad. Viņa nolokās gar mīnus 1 pie 1 no vienas puses un pie mīnus 1 no otras puses. Es runāju par mīnus 1 pa y. Ja, tātad mīnus 1 mēs iegūt nekad nevaram. Kāpēc tas tā ir? Kāpēc mīnus 1? Kā mēs to analītiski varam ieraudzīt? Tāpēc, ka šeit ir mīnus 1. Vispārīgā gadījumā, tad, kad mums ir apgrieztās proporcionalitātes funkcija, tad, kad mums ir skaitlis dalīts ar x, kas mums šajā gadījumā ir, ja mums ir mīnus 2 dalīt ar x plus 3. Tad mums vērtību apgabals, vērtību kopa ir visi skaitļi izņemot 0, bet šeit tā kā mums ir mīnus 1, tad mēs visu nobīdam par 1 uz leju.
No tā sanāk, ka mēs varam iegūt jebkuru skaitli, izņemot -1. Kāpēc mēs nevaram iegūt -1? Kā to var vēl izspriest? Šis -1 funkcija būtu vienāda ar -1, ja šis būtu vienāds ar 0. Vai ir tāds x, pie kura mums būs 0 šeit? Nē, tāda x nav. Tāpēc, ka -2 ir jādala ar ko, lai būtu 0. Nav tāda skaitļa. Ja? Skaitļa nav, bet pēc tam, ja jūs mācāties augstāko matemātiku, tad jūs zinat, ka tikai pie bezgalības. Bet tad mēs runājam par robežām, nevis par tāda veida uzdevumiem. Beidzot, mums ir kaut kas izņemot b. Jā, C gadījums. Vērtību kopā ir visi skaitļi izņemot -1. Aprēķini x, ja funkcijas vērtība ir 5. Ja? Tad mums ir pateikts, kas stāv kreisajā pusē, pusē stāv 5. Rakstam 5 ir vienāds ar -2, x plus 3, -1, un tas ir parasts vienādojums. Atrisināsim to diezgan ātri. Pieskaitam +1 abās vienādojuma pusēs, -1 labajā pusē, līdz ar to noīsināsies, pazudīs. Tad būs 6 ir vienāds ar -2 dalīt ar x plus 3. Tagad dalīsim ar -2 abas vienādojuma puses, lai tiktu vaļā no -2 reizinātājā labajā pusē. X dalīt ar -2, -3 ir vienāds ar, mēs tāpēc dalījām ar -2, lai pazustu -2, tad -2 tas ir, tā vietā rakstam 1, x plus 3. Apgriežam daļu, ja, tad tas būs 1 mīnus 1/3 ir vienāds ar x plus 3. Lai iegūtu x, jāatņem 3. Jūs rakstīsiet smalkākā rokrakstā. Ja? -3 mīnus 1/3 ir x plus 3. Nokļūdījos. Tas ir vienāds ar x. Es turpinu rakstīt sānā. Tad -3 mīnus 1/3 ir -3 1/3. X ir vienāds ar -3 1/3. Varam veikt pārbaudi, jā, varam ielikt, vai tas tā sanāk. Bet neliksim. 3.4. Izmantojot grafiku, nosaki visus tos x'us, pie kuriem f no x ir lielāks par 0. Tas nozīmē, kur funkcija ir lielāka par 0. Funkcija ir lielāka par 0, tad, kad tā atrodas virs x-as. Ja. No sākuma es visu iestrihēšu, un tad mēs runājam tātad tur, kur apgabals, kas ir virs x-as, šis. Un mums ir tikai tās vērtības lielākas par 0, kas sākas no -5 rekur. Pie -5 tikai tur ir lielāks par 0. Kā es to redzu? Tāpēc, ka grafiks ir virs x-as. Paskatieties. Piemēram, šeit grafiks ir zem x-as. Tas ir redzams, ja x-as ir horizontālā. Šeit grafiks ir virs x-as. Tad y ir lielāki par 0. Pierakstīsim, nosaki visus tos x-us, kuriem f no x ir lielāks par 0. Tas ir no -5 līdz -3, pie tam abas vērtības neieskaitot. Kāpēc neieskaitot? -5 neieskaitot tāpēc, ka pie -5 mums būs 0. Pie -5 būs 0. -3 neieskaitot tāpēc, ka -3 nepieder definīcijas apgabalam. Līdz ar to x piedara -5, -3 intervālam. Labi, es paskatīšos, cik ilgi es jau runāju. 9 minūtes. 3 uzdevumus mēs paņēmām. Labi, 4. arī paņemsim, tas ir viegls uzdevums. 4. uzdevums mums ir jāsadala reizinātājos. Mēs jau redzam, mums ir 2 saskaitāmie, abi saskaitāmie sastāv no 2 reizinātājiem. Ja mūsu kopīgais reizinātājs abos saskaitāmos, tas ir x mīnus 2, iznesam x mīnus 2 un x kvadrātā plus 3 paliek. Vairs neko mēs izdarīt nevaram. Ja. 5. uzdevumu ņemsim, neņemsim? Tad neņemsim, jā. 4 uzdevumi, pirmie 4 uzdevumi, un tāpat mums aizgāja 10 minūtes. Es centīšos runāt ātrāk, labi? Nākamreiz. Viss. Paldies jums par uzmanību un